Man prezentācijas mērķis ir pārcelāt augsnes auglības parametrus un daudz plašākā mērogā. Mēslošana tajā ieņem ļoti nozīmīgu posmu, un tā kā mēslošana veido arī lauksaimniekam lielu izdevumu sadaļu, pārunāsim arī mēslošanas ekonomiskos rādītājus. Visi piekritīsim, ka augi bez optimāli nodrošinātiem barības elementiem nespēja nodrošināt mums optimālas ražas. Šajā bildē mēs varam redzēt salīdzinājumu pie katra no barības elementiem, pie kāda deficīta veidojās, kādi ir augam augšanas traucējumi. Katrs no šīm barības elementiem bremzē savus augšanas procesus, un līdz ar to barības elementu deficīts viennozīmīgi ir lauksaimnieka problēma. Kam tad ir jābūt augsnē ar barības elementu koncentrāciju, šī gadījumā fosfora? Tad 450 kg hektārā ir jābūt fosfora oksīdam augsnē, lai augi justos komfortabli, lai tas neierobežotu ražu. Līdz ar to attaisnot arī visas pārējās investīcijas, ko jūs saimniecībā realizējat, tad mums ir vajadzīgs sasniegt šo te barības elementu līmeni. Ja mums ir tāda situācija, kā šī lauka apgabalā, kur barības elementi ir pārbagāti, tad fosfors pārbagāts, retums Latvijā, tikai 3% platībās, šeit ir vairāk kā 2 reizes pārsniedz fosforu. Tas arī nav veselīgi augsnē, tāpēc, ka tas mazina nepieciešamību strādāt bioloģijai, lai pārvērstu augam pieejamā formā barības elementus, jo augiem šie barības elementi ir viegli pieejami tāpat. Un problēma ir tāda, ka šo apgabalu, protams, nevajadzētu mēslot, jo tas nedos nekādu ekonomisku pieaugumu. Es varētu teikt, ka šis apgabals ir vismaz 8-12 gadus fosforu var neredzēt. Bet pārējie nogabali uz šī lauka ir ar tomēr zināmu deficītu. Pats skarbākais ir šis, kur ir 0,9 mg, tas nozīmē, ka ir 70 kg hektārā tikai. 380 kg trūkst. Nākamajā nogabalā 260 kg trūkst līdz optimāliem līmenim. Šie kilogrami ir lieli, bet tie ir tieši tie, kas ierobežo jūsu ražas. Un tamdēļ, lai varētu aprēķināt, jo bieži vien iestājas jautājums, 380 kg, tā taču ir liela nauda. Vai tā vispār attaisnosies? Fosfora deficīts ļoti zemā augsnes nogabalā veido mīnus 18% ražas potenciāli no tā, ko tur varētu saņemt. Tātad, kas notiek, ja saimniecība turpina nemēslot? Protams, klasiski barības elementi tiek izēsti, un katra raža, kas izēda barības elementus, samazina šo nodrošinājumu, izņemot apgabalā, kur tāpat šie barības elementi ir par daudz. Tas, kas notiek biežāk, ir, ka tiek mēslots pēc izneses. Tas nozīmē, mēs strādājam konstantu devu ar mēslošanas līdzekļiem, kas paredzēti ir, lai atgrieztu, piemēram, šai 6 tonu ražai barības elementus. Tādā gadījumā tāpat mēs neielabojam attiecīgo lauka apgabalu, un mēs nevaram sagaidīt, ka mēs to potenciāli esam pacēluši. Ja mēs strādājam pēc metodikas ar mēslošanas kartēm, taupot apgabalos, kur ir iespējams papildus ieguldot tur, kur tas ir nepieciešams, pēc šī darba izdarīšanas vairs šie ražas samazinājumi nav iespējami. Ar kāliju ir samērā līdzīga situācija ar barības elementu ietekmi uz ražas zudumiem, tā kā to pārāk daudz nepārcilāšu. pH līmenis ir savukārt tas, kas nobloķē barības elementus, samazina bioloģisko aktivitāti un saputekļo, jeb sajardina augsni, līdz ar to augsni veiksmīgāk, vairāk sablīvējās. Tas viss ietekmē ražu uz leju. Ko nozīmē ražas zudums, ja saimniecība veic konstantu mēslošanu ar 3 tonnām hektārā kalcija karbonāta. Un šī gadījumā tāpat neielabotie lauka apgabali, līdzīgi kā fosforam, neveido pietiekamu ražas pieaugumu. Pēc metodikas strādājot, protams, viss kārtībā. Tā kā saimniecības, arī neveic kaļķošanu, tomēr turpina klasisku mēslošanu slāpekļiem, sulfātiem un visiem pāriem mēslošanas līdzekļiem, paskābināšanās ir neizbēgama, ilgtermiņā šī paskābināšanās turpinās un raža vēl turpinās iet uz leju. Šeit ir lieliska bilde no Kurzemes puses par to situāciju, kur šodien vairs tā lauka nevar novērot pēc kaļķošanas, bet šeit ir pH līmeņa un sausuma kombinācijas milšainā augsnē. Tātad, kāds ir kopējais iegumums, ja mēs paskatāmies uz Latviju kopsumā? Ja visa Latvija šodien, laika periodā, sakārtot fosforu, kāliju un pH līmeni, tas rezultētos ar plus 11% kviešu ražas. Tas rezultētos ar vismaz 10% augstāku efektivitāti slāpeklim.
kas pie šodienas cipariem ir apmēram 185 eiro hektārā. Bet tie ir, atkal atgādinu, vidējie rādītāji. Tātad šo vidējo pieaugumu paceļ tās saimniecības, kurām šie lauki ir sarkanāki, bet tiem, kam šie lauki ir zaļi un zili, tie šo pieaugumu nepiedzīvos, toties tie piedzīvos mēslojuma taupīšanu. Šīs efekts nenāk pa velti, dēļ tā papildus iznese ir jāiegulda 34 kg fosforu oksīds, 9 kg kālija oksīds 4 gadus pēc kārtas, un vienreiz, tas arī ir vidējais rādītājs, 3,1 tonna kalcija karbonāta. Tad es pārunāju tikai agroķīmisko pusi, un viennozīmīgi agroķīmiskā puse viena pati nestrādā. Tam ir nepieciešams arī sakārtot pārējos faktorus, kas ir veselīgas augsnes, auglības rādītājs, tātad ir jābūt augsnes struktūrai, mikrobioloģiskai dzīvībai. Šīs ir 3 kājas, uz kā viss balstās. Kādai tad ir jābūt augsnes struktūrai? Visi zinām no agronomijas, smilšaina augsnes, smilšmāls, smālsmilts un māls. Katra no šīm gramatiskā sastāva augsnēm satur dažādu smilts, putekļu frakcijas un māla attiecību. Bet kas ir pati galvenā vērtība un parametri šādām augsnēm? Galvenie parametri, kāda ir attiecība un daudzums lielajām un vidējām porām tajā. Bet Latvijas lielākā problēma ir blīvēšanās. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs dzīvojam klimatā, kur nokrišņi ir vairāk par izžūšanu. Un līdz ar to ņemt paraugus un piemērus par augsnes apstrādēm no reģioniem, kuros izžūšana ir lielāka par nokrišņiem, nebūs tiešā veidā pareizi, jo tajās augsnēs nav blīvēšanās procesa tādā izteiksmē. Ir pamatā augšņu tipi, kur jau nodefinē, kas jūsu reģionos ar šīm poru procesiem un blīvēšanos var notikt. Tātad zemgales augsnes, kurās ir karbonāta augsnes, tās ir augsnes, kas ir smagākas un blīvēšanās procesi ir vislēnākie. Ja saimniecība brauc ar lielām riepām un ķēdēm un nenoblīvē augsni, tad šī ir tie reģioni, kur augsnes maisīšanas, jeb jaukšanas procesi ir Latvijā nepieciešami vismazāk. Vēl viena laba īpašība karbonāta augsnēm, tās ir bagātas jau ar kalciju. Līdz ar to tur ir jau bioloģiskā aktivitāte augstāka kā visos pārējos reģionos. Oranžās zonas, kas ir podzola augsnes, velēna podzola augsnes, tām klasiski ir jau blīvēties. Tās ir augsnes, kurās mēdz būt arī zemāks pH līmenis, un kamēr šis pH līmenis un kalcija daudzums nav uzcelts, šī bioloģiskā aktivitāte tur principā pat nav daudzos gadījumos veiksmīgi iedarbināma. Bet šajos reģionos jārēķinās ar pastiprinātu blīvēšanos augsnē. Ko blīvēšanās patiesībā nodara? Katrs novirza no optimālā blīvuma izsaka grami uz kubikcentimetru augsnes, cik sver kubikcentimetrs augsnes gaissausā formā. Katrs 0,1 grams nozīmē, ka augsnes dziļums būs pa 10 centimetru seklāk, kas nozīmē, ka jo vēl vairāk šīs augsnes sablīvēsies, jo sausumu pārdzīvot būs izteikti grūtāk. Ir pārvērsti šie cipari arī ekonomiskā formā par graudaugu ražas zudumiem. Tātad 0,1 grams nozīmē 4% zudums, līdz 0,3 grami nozīmē 25% zudums. Ja ir virs 0,4, tad sausos laikos tur raža arī var nebūt vispār. Tātad mums ir jādomā par to, kā to reiķināties saimniecībā un mērīt. Viena lieta, visvienkāršākā, jo laboratoriski diez vai mēs saimniecībās to realizēsim, bet zinat šo penetrometru, ar kuru varam izmērīt augsnes pretestību, jeb izspiešanās pretestību. Tā vēl viens darbs, kas ir jāizdara, lai barības elementi strādātu, ja augsne tiek mazāk kustināta, ir jārēķinās, ka ir barības elementi, kas neiemaisās. Kalcijs un fosfors iemaisās ļoti lēnām, caur smalkām vidējām porām absolūti nemaz, un zemgalē šī kalcija problēma atkrīt, tāpēc kopumā augsnes mazāka kustināšana zemgalē viennozīmīgi ir ar mazāk sekām. Fosfora deficīts ir tas, kas ir visos reģionos, bet šie barības elementi ir jāiemaisa, un ar to ir jārēķinās jebkurai saimniecībai, jo gala rezultātā saknes augsts dziļumā, bet barības elementu tur nav. Pārunāsim par bioloģisko daudzveidību,
kā pēdējo faktoru, gribu tik uzsvērt, ka bioloģiskā dzīvība augsnē, ja mēs esam parūpējušies par struktūru un barības vielām, tad tas ir jau labs faktors priekš tā, lai bioloģiskā dzīvība pati atjaunotos. Risinājumu pārstāv mēdz teikt, ka pārējais ir mazsvarīgs, mazāk svarīgs. Kāds saka mazāk, kāds saka mazsvarīgs. Vai tā atrisina visu? Man dēļ tā ir daži jautājumi, uz kuriem gribu saņemt atbildes. Uz divām es arī atbildes saņemšu. Vai tā paredz ražīgu kultūrogu barības elementu izneses atgriešanu? Tātad vai tās ir paredzēts ražojošam laukam? Vai tā spēja pietiekami irdināt augsni? Te man vairāk ir hipotēze. Es esmu dzirdējis un, protams, piekrītu, ka pie pareizes augu maiņas un augu daudzveidības augsnes irdināšana ar saknēm ir iespējama, bet man nav redzama atbilde, tad cik daudz tajā veģetācijas periodā ir vietas un laiks ražojošiem, pelnošajiem kultūraugam. Vai tā piemērot visām augsnēm? Principā jau es biju zinām mērā atbildējis, ka patiesībā nemaz ne, it īpaši jums nav fosfors, kālijs un pH līmenis jau sakārtots. Vai tā spēja nodrošināt visus barības elementu nonākšanu augsnes horizontā ar saknēm? Atbildes šādas es neesmu redzējis un arī pagaidām pat pats nevarēšu atbildēt, bet tas ir vajadzīgs. Vai tā spēja neutralizēt augsnes pH? Uz šiem diviem jautājumiem tātad atbildes. Pirmais, tad vai tā var nodrošināt barības elementus ražai? Pirmkārt, raža nozīmē, ka mēs iznesīsim kādus barības elementus, un es pieskāršos tikai slāpeklim un fosforam. Viena lieta, slāpeklis pilnīgi noteikti ar tauriņziežiem ir piesaistāms, un sasniedzams tas līmenis, kas būtu nepieciešams ar tauriņziežiem, ar azobaktērijām, un mēs to līmeni noturēsim. Atgriežās, protams, no auga atliekām, tāpat arī fosfors. Ir resursi jau fosforu augsnē, un ja tā ir labā pusē bulta būtu uz otru pusi, tad principā mēs redzētu jebkurā gadījumā šo barības elementu ciklu, kas uz vietas rotē. Vienkārši ir šis cikliskums. Bet tā kā mēs šo ražu iznesam, tie iestājas jautājums, kur mums nāk klāt. Un šeit ir sludināts, kad ir šī klāt pienākšana, un īstenībā viens pētnieks, Ņūmans Amerikā, ir atradis, ka tātad labākais scenārijs fosfora atbrīvošanai no minerāliem ar bioloģisko darbību notiek lietusmežos, jeb tropu apstākļos, kur jau ir gadu simtiem un tūkstošiem veidojies augsts fosfora dabiskais nodrošinājums, jo tā atbrīvošanās ir notikusi ilgtermiņā. Tādēļ ir resursi arī no kā atbrīvot, un 12 kg hektārā. Visbiežāk normālos ražojošos apstākļos tie būs tikai 1,5. Jums, lai ražotu kaut vai 3 tonnas kviešu, jums vajag 30 kg. Vai tas var, vai pat ļoti aktīva augu maiņa var nodrošināt barības elementus? Atbildi ir ne. Īsi par to, vai tā var pacelt pH līmeni. Pirmām kārtām augsnē bioloģiskā aktivitāte tikai var norisēt jau neitrālā augsnē. Skābās augsnēs šī bioloģiskā aktivitāte nenotiek, līdz ar to mēs nevaram atbrīvot no dolomīta augsnes daļiņām kalciju, magniju, kur nu vēl kaut kādā pietiekamā apjomā, lai tas ietekmētu pH secinājumu. Balans ir fundamentāls nosacījums augsnes funkciju realizācijai un augsnes auglībai. Šīs trīs kājas, viņām visām ir jāstrādā, un pie viņām visām ir jāpiestrādā. Daudz nozīmīgāk ir novērst visus limitējošos faktorus, nekā censties kompensēt tos ar vienu. Tātad ar vienu mikrobioloģiju mēs nevaram visu novērst. Augsnes analīzes, parametru vērtēšana, augu skanēšana, lapu analīzes sniedz pilnīgāku izpratni par augu procesu. Līdz ar to pirmā lieta vērtīgākā jebkurā ražošanā, ja mēs gribam iegūt labas ražas, augsnes analīzes ir pirmais solis. Paldies par uzmanību. Kāpēc tas ir aktuāli un kā mēs esam vispār iedzīvojušies šodien tajā lietā pie tās lāčauzes? Ja? Viens ir minimālā augsnes apstrāde, tiešā sēja. Es nesaku, ka tas ir slikti, tas ir ļoti labi, progresīvi, bet rēķinamies, ka mums arī pienāks klāt arī jaunu veidu problēmas. Šī gadījumā, ja esam savairojuši vairāk viendīgi lapas, šodien tieši runāšu vairāk par lāčauzām, bet šis bijis viens no veicinošiem faktoriem, kas mums bišķiņi ir ievilts tieši tajā lāčauzes lietā iekšā. Sēklas materiāls. Agrāk, kamēr visi darbojamies tikai viensētās un sēklu tikai paši sataisījām, iesējām un tikai vēl bija pieejams tikai Latvijas tirgus, tad tas teiksim, globalizējās un mēs sākām pirkt arī sēklu iekšā no citām valstīm, kas jau tajās problēmās ir krietni vairāk iekšā nekā mēs. Ievazājām lāčauzu no dažādām citām valstīm, pēc tam tas bija sākums. Tad jau sākam ievazāt no kaimiņiem, paņēmām no kaimiņu sēklu, kurš jau arī ar to lāčauzu ir apdāvināts un attiecīgi tādā veidā sākam iet uz riņķi ar lāčauzu visu riņķī savā ciemā. Augu maiņa, kvieši, rapsis, kvieši, pupas, rapsis, kvieši.
Tas ir, jā, šodienai tas varbūt ir izdevīgi, bet ilgtermiņā, protams, ka nē. Mēs grozamies tikai vienās un tās pašās darbīgajās vielās, un līdz ar to arī paliek daudz mazāk iespēja herbicīdam performēt diezgan labi, lai viņš varētu vispār izņemt laukā tādas sugas kā, piemēram, tās pašas lāčauzas pakalpojumu kombaini. Tas, protams, ir ļoti forši, kad brauc kāds palīgā. Sākām ar Polijas kombainiem, tad jau parādījās Vācija, visam ejam pāri Eiropai, forši paņemam pakalpojumus, ievazājam lāčauzu, tālāk jau sākam arī savā starpā nopērkam liels jaudas kombainas, jauda paliek pāri, braucam palīgā kaimiņam. Man ir lāčauz, tagad arī tev ir lāčauz, un tādā veidā mēs ar viņu, diemžēl, esam savairojuši sev riņķī. Agri sēja, jā, septembris vajadzētu būt optimālam sējas termiņam, bet nereti vien mēs jau augustā sākam sēt kviešus, un tas nav, protams, super izplatīts gadījums, bet sējot augustā, protams, veģetācijas periods uz lauka, kamēr tā augsne tiek nekustināta, ir daudz jau garāks rudenī, un attiecīgi lāčauzē tie ir daudz veiksmīgāki faktori, kuros mēs atkal varam iedzīvoties viņas izplatībā rudens periodā. Tātad visas lāčauzes, kuras jūs šobrīd redzat uz ekrāna, šobrīd varētu identificēt 5, un mēs esam diezgan bagātīgi apveltīti ar viņām. Bet tas, kas šodienas laikā, jeb tā galvenā doma, galvenā ziņa, ko es gribētu nonest, ir kā vispār skatīties uz viņām turpmāk. Viņas nāk no 2 lielām grupām. Viena būs tā anisanta grupa, un otra būs serifalkus grupa. Un šī gadījumā tas, kas jums jāatcerās, tiklīdz jūs skatāmies uz dižino lāčauzu vai neauglīgo jumtauzu, jeb šī anisanta grupa, tā ir tā, no kuras mums vajadzētu baidīties visvairāk, jo tā ir tā grupa, ar kuru mums ir daudz sarežģītāk tikt galā. Un tur jau ir daudz tādas citādākas metodas, kā ierobežošana attiecībā tieši uz šīm sugām. Šī gadījumā miksā lāčauza, rudzu lāčauza, pļavas lāčauza. Tur es jau gribētu teikt, ka mēs daudz maz zinām risinājumus, un ir darbīgās vielas, kas strādā ļoti labi, ir darbīgās vielas, kas strādā netik labi, bet dienas beigās tur mēs aptuveni zinām, uz ko virzīties un kādā veidā mēģināt to tikt galā. Bet kāpēc tad ir svarīgi atpazīt šīs grupas? Tātad starp anisantu un serifalkus grupu, jeb, teiksim, to diženo, es izvēlēšos vienu. No anisants es teikšu neauglīgā jumtauza, un savukārt no otras es teikšu par rudzu lāčauzu. Atšķirās augsnes apstrādes veids, atšķirsies momenti, kurā gadījumā kā mums vajag provocēt augsni, lai ātrāk iekustinātu attiecīgi šo miera periodu auzē, lai mēs vispār viņu saņemtu gatavu līdz herbicīdu smīdzinājumam. Un atšķirās starp sugām herbicīdu darbīgo vielu selektivitāte. Tas arī tas, kas mainās, un tiklīdz jūs zināsiet, kuri no lāčauzām jūsu laukā, jūs arī varēsiet novirzīt foršāk to savu izvēli, pareizā herbicīda virzienā, jo tur arī atšķirās šis jūtīgums. Un kāpēc vispār lāčauzes ir gana liela problēma, un viņas vairojās ar vairāk un vairāk? Pieteikt tikai 7 augiem, lai mēs attiecīgās gadījumos varam reāli pat līdz tonnai, pustonu tas kā minimums, bet līdz tonnai mēs reāli braucam iekšā ražu zudumos. Un tas ir nenormāls konkurents pamatkultūrai, es runāju par ziemas kviešiem, tā lieta, kurā mēs negribam iedzīvoties, teiksim tā. Protams, šodien ziemā, pavasarī ziemā, mēs varam gudri runāt un rādīt bildes, kā viņas atpazīt, ka viņa ir izaugusi liela, un skatāmies profilā uz lāčauzu sugām. Protams, ir morfoloģiskās pazīmes, ka mēs varam redzēt, ka, piemēram, dižinē lāčauzai uz apakšējiem stiebriem ir vairāk matiņu, un to mēs varam redzēt. Savukārt neauglīgai jumtauzai tie matiņi nav, vārpa viņa ir kompaktāka, dižinē viņa ir lielāka. Bet, protams, tajā brīdī, kad mēs uz lauka parādās mums tās viendīgi lapas, ko mēs rudenī varbūt identificējam, un tālāk jau pavasarī, tajā momentā diezgan grūti identificēt, un tur tiešām aiciniet palīgā mūs, citus agronomus konsultantus, kur mēģināsim kopā tikt galā. Bet dienas beigās ir svarīgi zināt beigās pie kulšanas, kur tad no tām lāčauzām ir jūsu laukā savairojusies. Šis ir gan interesanti, tas dīkšanas periods. Dīkšanas periods anisantas grupas lāčauzām, viņš ir gana garš, bet, teiksim tā, anisanta grupa ir tā, kas īstenībā dīkst rudenī, jūlijas ir rudens mēnesis, viņš sākās no jūlija un viņš ilgs visu rudeni. Īstenībā uz visām lāčauzām skatāmies, viņi sāk no vasaras vidus un visu rudeni mēs viņus vairosim. Tas tā notiksies. Mīkstā lāčauza, rudzu lāčauza. Visbiežāk, kad kāds no saimniekiem saka, man ir lāčauza, pamatā lielākoties gadījumos tā būs rudzu lāčauza. Tā pirmā, tas pirmais, kad anglicismā baby steps, ar to mēs sākam, tā ir visvienkāršākā no lāčauzām, kuras vieglāk mēs varam tikt galā.
Tā visdrīzāk ir, ja jums liekas, ka jums lāčauz, tad visdrīzāk tā būs tā. Bet šeit arī par morfoloģiju, kurā gadījumā rudzu lāčauzai viņai nav matiņu, savukārt mīkstie lāčauzai apakšā mēs varam novērot. Tas jau atkal ir tas stāsts, ka pēc kara visi gudri, tā kā mēs ieraugām viņu ar vārpu, tad, protams, mēs viņu varēsim identificēt, bet mums viņu vajadzētu nedaudz ātrāk atpazīt uz tā lauka. Vēl nedaudz par šķērsgriezumu, bet profilu. Bet tas, kas gan ir šobrīd visefektīvākā metode vēl joprojām, kā tad rudzu lāčauzu atpazīt no mīkstās lāčauzas un pļavas lāčauzas, ja mēs paņemam pašu to sēklu šķērsgriezumā, viņa ļoti, ļoti būtiski atšķirsies, un tieši šī rudzu lāčauza viņa tāda izteikta V vai U formā, savukārt mīkstē lāčauzē un pļavas lāčauzē viņa tā kā jau, viņi sauc par angliski tasītas formu, viņi izliekta tādu un daudz plakanāk, tā kā pārkožam graudu, skatāmies, kas tur darās, un varbūt pat atpazīsim, kur lāčauza mums ir. Jā, tikai galvenais takeaways V vai U forma, rudzu lāčauzai, savukārt pļavas lāčauzai un mīkstajai lāčauzai tā ir tasīta. Tās pazīmes, pēc kurām vadamies, un attiecīgi tad izvēlēsimies attiecīgās grupas herbicīdus konkrētajā situācijā, un kas tad mūs aizvirzīs tām pareizajām izvēlēm. Tātad rudzu lāčauzas attīstības cikls. Serifalkas grupai vienīgā lāčauza, kas jau arī martā dīkst un aprīlī, tā būs mīkstā lāčauza. Un šī gadījumā, jau pienāk klāt jau neauglīgās un dižinās lāčauzas, tā kā tās attīstības bioloģiskie cikli, kurā brīdī mēs varam redzēt šīs atšķirības starp grupām. Bet vēl joprojām šeit nav galvenais secinājums, kas būs jāpaņem projām pēc prezentācijas, ir ko tad jums tas fiziski maina, kurā brīdī kāda jums cita darbība būs jāveic uz lauka vai attiecīgi, Un tad šeit viņi nāk, šeit diženē lāčauzai jeb neauglīgai jumtauzai, tas, kas ir ļoti būtiski, mēs zinām, ka mums tajā laukā viņi ir, nokuļam kviešus un mēs uzreiz sākam nezāļu provocēšanu. Kāds un kuram ir agregāts, bet katrā ziņā tas ir jādara uzreiz. Viņai šis miega periods ir visīsākais, un tas ir tas brīdis, kad mēs arī tiksim līdz rudens viņas dīkšanai un varēsim rudenī sākt jau par viņas ierobežošanu domāt ar kādu no rudens herbicīdiem. Savukārt, piemēram, rudzu lāčauzai, mīkstē lāčauzai, pļavas lāčauzai, ja visai šeit serifalkas grupai ir pēc kulšanas, ja mēs zinām, ka tajā laukā mums šīs lāčauzas sugas ir, liekam to lauku mierā. Viņam ir mēnesis, stabili viņu nevajadzētu kustināt, un tas ir tas veids, kā mēs varētu mēģināt ierobežot ilgtermiņā šīs lāčauzas sugas. Viņam diezgan krietni garāk šis miera periods, kurā nedrīkstam mēs to sēklu aiztikt, un līdz ar to liekam viņu mierā, mēnesi, lai viņš padarbojās, un tādā attiecīgi ejam iekšā ar augsnes apstrādi vai jebkuru jūs paredzēto darbu vai tiešo sēju, jebkurā gadījumā. Un atceramies, ka 90% dīkst rudenī, savukārt mīkstā lāčauza dīkst arī pavasarī. Tālūk, tad kādi būs vēl tie praktiskie ieteikumi? Tā ir tā augsnes kultivēšana, kurā gadījumā mēs to darām uzreiz pēc sējas, un kurā gadījumā, ne sējas, bet pēc kulšanas, kurā gadījumā mēs iedodam to miera periodu. Aršana, negribu jau teikt, ka jāvelk arkli laukā no tiem stūriem, bet aršana ir vienkārši viens no agrotehniskiem pasākumiem, kā mēs varam kontrolēt šo lāčauzas populāciju savos laukos, un šo augsnes apvēršanu mēs viņu iemetot iekšā, viņai tas kopējais sēks dzīvotspējas ilgums nav tik ilgs, tā kā mēs varam paņemt kārtīgāku pauzi no tā visa. Augu maiņa un kviešu rapsis, paši ziniet, kā tur tālāk ciet. Bet šī gadījumā te iet runa tieši par darbīgiem vielām, jo tiklīdz mēs skatāmies tikai uz ziemas kviešiem vai vispār graudaugiem, mēs visu laiku aptuveni grozamies par un ap vienām darbīgo vielu grupām. Mums vajag ielaist kaut vai to pašu rapsi iekšā, un rapsī jau ir daudz, un arī nāk arī jaunas darbīgās vielas iekšā, kas ļoti labi bez nekādas, konkurences izņem laukā šīs lāčaus un arī citus sarežģītus viendīgi lapis, un tur mums ir diezgan labi risinājumi. Tieši tas galvenais iemesls, kāpēc augu maiņu vajag uzturēt veselīgu, it sevišķi, ja mēs zinām, ka mēs sākam iedzīvoties lāčaus problēmās. Papūve 2 gadi, tas ir ļoti neekonomisks variants, bet tas ir kā viens no variantiem, ko mēs varam darīt. Ja jūtamies gan spēcīgi, ka varam atstāt lāčau uz lauku 2 gadus neaiztiekot, tas ir apsveicami, bet visdrīzāk mēs to nedarīsim. Bet katrā ziņā tas ir viens no veidiem, ko mēs varam darīt. Vēla sēja, kas arī ir, es nemudinu, lai jūs sākat sēt vēlāk ziemas kviešus, bet,
Ja jūs zinat, ka jums ir tas viens no tiem laukiem, ir kā paklājs, tur ir lāčauzes, identificēsiet vēl kuras suga, tad varbūt nesākat to lauku uzreiz augustā, septembrī sākumā, bet atstājiet viņu varbūt kā pēdējo, ja ir iespējams tā izgrozīties tajā brīdī. Jo ar vēlu sēju mēs neļausim viņai paspēt attīstīties gan spēcīgai rudenī, un plus vēl uzliekot rudens herbicīdu, mēs diezgan veiksmīgi mēs tiksim viņu galā. Buferzonu kopšana, tas gan ir diezgan arī pierādīts fakts. Nenāk tas šī gadījumā no Latvijas, bet Latvijā arī tas pats attiecināms ir, ka buferzonu regulāra pļaušana, galvenokārt tieši māja, jūnija periodā, ir tas, kas diezgan drastiski ierobežo vispār lāčauzu populāciju Latvijā. Un tas ir diezgan tāds jūtīgs periods, kurā diezgan daudz un liels sēklu izbirums un vispār izplatīšanās notiek, un šis ir viens no veidiem, kā mēs to varam korģēt. Kombaina tīrīšana starp laukiem. Visi labi zinām, ka, protams, ka mēs sākam no viena tā palaga kulta ar kviešiem, kā tur kombaina tīrīšana, tad maucam pāri un ejam līdz galam, lai varam ātrāk so Turciju braukt, bet ja jūs zinat, ka jums ir tas lāčauzu lauks atkal, kurā jūs esat iedzīvojušies normālās problēmās, piedomājam, ka mēs pēc tā lauka notīram to, pamēģinam bišķi vairāk iztīrīt kombainu, lai neievazātu, jo šis ir viens no visvienkāršākajiem veidiem, kā tu vienkārši tehniski, fiziski pārnes uz savu blakus lauku un tā tālāk. Arī piedomā, no kur lauka tev nāk kaimiņš palīgā, tur ar tas bišķi ir jāpakontrolē. Un rudens pavasara herbicīds. Tiklīdz, ja mēs esam izpildījuši, vai vismaz mēģinājuši izpildīt lielu daļu no iepriekšējiem faktoriem, tad, protams, mēs nonākam līdz tam filigrāniskākajam darbam. Tas tieši tā agronomiskā piltāša, kur nāk iekšā tieši šī herbicīda izvēle un attiecīgi noorientēšanās, uz kur tad darbīgo vielu grupu mums vajadzētu vairāk koncentrēties. Un, turpinām ar pavasara skaņām un lāčauzu izmēģinājumu 2023. Pagājušajā gadā, var sakot, ko tik mēs neesam darījuši. Sakarāt to, ka es gribētu teikt, mēs esam vadošais herbicīdu piedāvātais vispār Latvijas tirgu, līdz ar to arī mēs cenšamies izturēties pret to atbildīgi un diezgan nopietni paši testēt savas darbīgās vielas uz dažādākiem lāčauzām, arī uz citiem viendīglapiem un skatīties, kas tad ir labs sanācis un nav labs sanācis. Es jums tikai ļoti īsu ieskatu parādīšu, kā piemēram, ko es parādīšu pēc nākošā slaida, bet ar šo klasisko bildi vēlēs pateikt, ka tas attiecās visvairāk uz viendīglapu nezālēm, ka tur ir ļoti, ļoti kritisks tas posms, ka viņai jābūt pēc iespējas mazākai tajā nezālē. Un tiklīdz mēs sasniedzam 3 lapu stadiju, 3 lapu stadiju, tad uzreiz herbicīda efektivitāte strauji iet lejā. Un tur līdz ar to mēs ataudzējot kārtīgu paklāju lāčauzu, tur mēs pat nedomājam par nekādu kontroli. Tā kā vienmēr atceramies viendīglaps, kurā gadījumā lāčauz, kurā gadījumā kaut kas cits, uzreiz metamies pēc iespējas ātrāk viņai virsū. Šis bija par rudzu lāčauzu no Lietuvas, piemēram, pagājušais gads ar izmēģinājumu datiem. Tas tikai parāda to, šī gadījumā tas tāds, varbūt veiksmes stāsts par to, ka tādu kā rudzu lāčauzu, mēs ļoti labi kontrolējam. 98% efektivitāte ir un piroksilams kā darbīgā viela, gan tombo, kur viņi mazāk, reksādē, kur vairāk, un brodbie, kur viņi ir visvairāk, mēs ļoti, ļoti labi nokontrolējam tādu salīdzinoši vienkāršu lāčauzu kā rudzu lāčauzu. Protams, tajā brīdī, ka mēs zinām, ka mums ir, piemēram, tā pati neauglīgā jumtās, tad mums vajadzētu pārorientēties jau uz kaut kur darbīgo vielu, kur piroksilams ir, pieņemsim, vairāk. Ja? Un tad, attiecīgi, tādā veidā mēģināt izmanervēt starp šiem herbicīdu izvēlēm. Darbīgās vielas, kas tad vispār mums strādā uz lāčauzām, ir ceļš pieminot to, ka mēs sākam to ierobežošanas stāstu jau no rudens perioda. Tātad darbīgās vielas flufenacets, prosulfokarps un pendimetilīns, aklonifēns, paši ziniet, kuros produktos viņas ir. Šīs ir darbīgās vielas, kas uz lāčauzām sāk strādāt jau no rudens perioda. Tā kā laicīgi smidzinot, zinot, ka mums tajos laukos mums viņas ir, izvēlamies šīs. Sarkans ir flufenacets, prosulfokarps, tāpēc, ka tas ir arī mūsu piedāvāto risinājumu sarakstā jau no rudens perioda. Bet, tad, kad mēs nonākam līdz pavasarim, un ja mēs gadījumā attopamies, ka mēs neesam neko izdarījuši rudenī, mazums, kāpēc netikām smidzinājumu vispār virsū uz tā lauka, tad tas darbīgo vielu loks ļoti, ļoti strauji sašaurinās, un īstenībā Eiropā arī tik līdz meklē vispār literatūrā, kas par darbīgām vielām pamatā strādā no pieejamiem risinājumiem, visi grozās par un ap piroksilamu. Līdz ar to piroksilams, tā darbīgā viela, kas ir jāatcerās tajā brīdī, ka jūs mēģināsiet izdarīt kaut kādu izvēli attiecībā vēl uz kaut kādu seku saglābšanu tajā brīdī, kad rudenī nav nekas darīts un pavasarī lāčauza. Un, jā, piroksilams būs visprecīgākais, bet efekts, protams, ir propikarbazonam, metiljodosulfuram un metilmezosulfuronam.
Tā kā atpazīstam, kur lāčauza suga un attiecīgi izdaram izvēles. Nu, tad šis ir mūsu cross-spektruma produktu klāsts Tombow, Rexāde, Broadways. Šie ir visi 3 produkti, kas galvenokārt šī gadījumā pieminējuši, ka viņi satur tieši piroksilām, tieši tā darbīgā viela, par kur mēs visu laiku runājam kontekstā ar lāčauzām. Broadwayā viņa būs visvairāk, un tajā brīdī, kad mēs zinām, ka mēs cīnāmies ar neauglīgo jumtāvus, tad pilnīgi noteikti izvēlamies maksimālo piroksilamu devu. Tiklīdz mēs jau skatāmies uz pļausauzi, rudzu lāčaus, tad jau pilnībā, kā jūs redzējat no izmēģinājumu datiem, pietiek ar jau 10 gramiem piroksilamu apostīt tajā lāčauzē, un viņa jau ir gar zemi. Tā kā, tādā ziņā tur mēs varam tikt galā un ir risinājumi. Apzināta un pamatot ārpussakņu mēslojuma lietošana, bet šodien sapratīsim, kas un kāpēc un kādam tad domāšanas veidam mums ir jābūt, lai šo procesu mēs veiktu pēc iespējas sekmīgāk. Faktors, kurš ir minimumā, tas arī atbildēs par ražas potenciālu gala rezultātā. Un kāpēc tad ārpussakņu mēslojuma tēma šobrīd ir svarīga? Tad, ņemot iepriekšējās sezonas izaicinājumus, tieši laikapstākļu kontekstā, tad ārpussakņu mēslojums bija tas, kas palīdzēja noturēt vēl auga vielmaiņu un nezaudēt vēl vairāk šo te ražu. Mums kā Jarai ir ļoti būtiski ne tikai ražot kvalitatīvākos ārpussakņu mēslojuma līdzekļus, bet arī piedāvāt jums rīkus, ar kuru palīdzību jūs pēc iespējas precīzāk varat saprast, kas tad jūsu kultūra augam ir nepieciešams. Piemēram, Megalab pakalpojums, kas sevī lielākoties ietver lapu analīzes un ir pieejamas arī augsnes analīzes, bet vairāk es fokusētos šeit tieši uz mikrobioloģisko aktivitāti. Un šeit mēs varam redzēt kopējo augsnes augulību. Būtisks rīks ir tankmix aplikācija, jo biežākie jautājumi, ko mēs saņemam kā agronomi, vai Jara Vita produktus var jaukt ar konkrētu auga aizsardzības līdzekli vai nevar. Un tie lēmumi, ko jūs pieņemat ikdienā, ņemot vērā, kad mainās kaut kādas auga aizsardzības līdzekļu reģistrācijas vai ir kāds produkts beidzies, tad šajā gadījumā tankmix tas ir pakalpojums. 24 stundu laikā jūs varat pieprasīt savu bākas jeb tvertnes maisījumu un saprast, vai fizikālā sadarība ir pietiekama. Kā tad mums būtu jāsaprot tā ārpussakņu mēslošanas nozīme un vispār domāšanas princips? Lielākā daļa situāciju ejam uz lauka un acīm redzami ar aci redzam deficīta pazīmes. Tātad kaut kāds konkrēts barības elements ir trūkumā. Ko nozīmē, kad mēs piekopjam šādu stratēģiju, aizgājām uz lauku, ieraudzījām problēmu situāciju, jā, sapratām, trūkst vara vai mangāna, labojam ar dažādu produktu palīdzību šo situāciju, tad šī korekcija labošana ir ar ļoti zemu efektivitāti, viena iemesla pēc, jo mēs jau esam nokļuvuši šajā ekonomiskā zaudējuma punktā, un tā raža vairs nebūs tik liela, kā mēs to esam vēlējušies panākt. Izvēršam minimuma mucu lībiga un saprotam to, ka ja mēs koncentrējamies tikai uz viena elementa labošanu, kāds cits no šiem te barības elementiem, izlabojot kādu vienu barības elementu, būs atkal trūkumā, un tas nozīmē, ka mēs atkal saskaramies ar kaut kādu limitējošo faktoru. Bet, piemēram, situācijās, kad mēs redzam lapu analīzēs, ka mums trūkst kāds no barības elementiem, piemēram, rapša gadījumā mēs zinām, ka kālija nodrošinājums ir ļoti, ļoti būtisks. Piemēram, mēs izmantojam SafeK produktu, kas ir augsti koncentrēts kāliju saturošs produkts, un papildus vēl šim te pamatbarības elementiem, ko mēs esam kliedējuši pavasarī vai rudenī, mēs dodam papildus kāliju arī caur lapām, šādi stimulējot šī kālija apriti augā. Viens ir, mēs redzam simptomus ar aci, kad trūkst kāds konkrēts barības elements, un otrs ir, kad augam ir šī maksimālā raža iespējama tad, ja visi barības elementi attiecīgi ir tādā līmenī, kādi augam vajadzīgi, un slēptā bada situācija, ko mēs redzam, principā mēs neredzam to ar aci, bet augs to ļoti jūt, un ja šis periods ir ļoti, ļoti ilgstošs, mēs arī zaudējam šos ražas potenciālu un esam jau
ekonomiski zaudējuši šajā situācijā. Piemēram, šajā attēlā, fotografējot auga lapu, mēs redzam šīs mazās niansītes, ka iespējams tur kaut kas lapai trūkst, tā kā tam augam trūkst. Bet iedomājieties, ja jūs uzejat uz lauka, piemēram, rapša sējums, visi augi ir ļoti līdzīgi. Jā, mēs redzam, viena lapa krokotāka, viena ir gaišāka, tumšāka, bet mēs ar aci nevaram pateikt, vai tā ir bora problēma, mangāna vai kāda cita barības elementa. Un šeit talkā mums nāk lapu analīzes. Šis ir precīzās lauksaimniecības rīks, jo jūs patiešām reāli redzat lapu analīzēs, kas tad īsti augam trūkst vai kas tad ir optimumā. Šis ir pagājušā gada lapu analīžu rezultāti. Un svarīgi ir saprast vienu. Viens ir, mēs konkrēti redzam, ja kāds no barības elementiem ir ar zemu vai ļoti zemu nodrošinājumu, skaidrs, kaut ko mēs esam zaudējuši, bet šī situācija, kad šajā konkrētā gadījumā oranžā krāsa mums norāda šo slēpto badu, jo mēs vizuāli ar aci to neredzam, bet augs jau cieš trūkumu. Un ja mēs to nelabojam, tad nonākam tajā situācijā, kad iespējams pēc 2 dienām lapu analīžu rezultāti rādītu, kad, piemēram, konkrēti bora saturs lapās jau ir kritisks. Un atcerēsimies vienu. Pamatbarības elementus mēs nodrošinām tātad ar pamatmēslojumu vai papildmēslojot pavasarī, atkarībā kāda būs jūsu stratēģija. Bet, piemēram, tāds kā produkts Jaravita Universal Bio, kas satur gan pamatbarības elementus, tātad fosforu, kāliju un mikroelementus, palīdz stimulēt kaut kādos konkrētos mirkļos, lai augs tiktu nodrošināts ar šo barības elementu, jo ir kaut kādas situācijas, kā piemēram sausuma periods, un šis augs nevar uzņemt barības elementus caur sakņu sistēmu. Pats būtiskākais, ko es vēlētos pateikt, kad nodrošinot barības vielu pietiekamību un pārvaldot ražu jau saulaicīgi, jebšu domājot jau lietojot produktus profilaktiski un saprotot īstenībā, ko augam vajag, šī ir tā stratēģija, kā mums būtu jādomā un kā šie augi, ja mēs viņus audzējam un vēlamies iegūt ražu, lai mēs iegūtu pēc maksimums lielāko ražas potenciālu no konkrētā lauka. Un šī situācija, šī stratēģija, šis domāšanas veids ir ar visaugstāko efektivitāti, jo mēs nenokļūstam situācijā, kad augs cieš kaut kāda barības elementa trūkumu. Un šajā gadījumā, skatoties uz barības elementiem, viens ir, mēs redzam, kāds barības elements ir izteiktā trūkumā, bet mēs vairs nekoncentrējamies uz vienu barības elementu, bet gan uz visiem konkrētam kultūraugam būtiskākajiem barības elementiem kaut kādā konkrētā situācijā. Piemēram, lieliski produkti ir suspensijas koncentrāti. Mūsu gadījumā tie ir gan graudaugiem cerejs, grametrels, mankozīns un rapsim būs brasitrel grupas produkti. Un šādā veidā mēs optimizējam šos barības elementu nodrošinājumu, pilnvērtīgi skatoties, kad šie visi barības elementi jau tiek nodrošināti saulaicīgi un nebūs tāda situācija, ka pēkšņi kāds no šiem barības elementiem būs atkal nākamais limitējošais faktors. Iepriekšējā sezonā mēs ievācām barības elementus, graudu analīzes, lai noteiktu barības elementu iznesi. Šī ir ļoti būtiska informācija. Sapratnei, ka no 1 hektāra mēs varam ar kviešu ražu 7 tonnām iznest šāda daudzuma barības elementus. Un šis ir minimums, kas jums ir jānodrošina augam. Tas ir pats kritiskais minimums, bet mēs ņemam vērā to, ka augam, lai nodrošinātu vielmaiņu, vēl papildus ir vajadzīgi barības elementi. Piemēram, mangāns rapša gadījumā ir vajadzīgs 4 reizes vairāk nekā rapsis, piemēram, ar sēklām var iznest. Un, piemēram, mangāns rapša gadījumā nozīmē eļļas saturu sēklās. Tāpat mēs ļoti labi zinām un skaidri saprotam. Tātad augs attīstās, ja mēs runājam par ziemājiem, tātad augs iet ziemot, viņam ir vajadzīgi barības elementi, lai uzturētu vielmaiņu, lai veicinātu olbaltumvielu rašanos. Tātad kritiskie barības elementi rudenim, atsākoties pavasarī jaunai sezonai, atkal ir barības elementi, kas ir nepieciešami vairāk nekā citi.
Un tad arī mēs zinām, kurās konkrētās stadijās mums tas ir jālieto. Tas pats arī ir apsī. Mēs zinām, kuri barības elementi atbild par ražas potenciālu, un ievērojot šo te stratēģiju, arī lietojot gan ārpussakņu mēslošanas līdzekļus, gan auga aizsardzības līdzekļus, mēs skatāmies tā kā jau kombinējam laicīgi, kuri būs tie produkti un domājam soli iepriekš, nevis dzēšam ugunsgrēku. Un Jaras Vitas gadījumā šeit mēs nerunājam par konkrēti vienu barības elementu, piemēram, varu vai cinku, bet mūsu gadījumā produkti ir pilnībā formulēti produkti. Tas nozīmē, ka satur gan virsmas aktīvās vielas, gan suspendētājus. Parasti ir dažādas stratēģijas, jeb šo dažādi produkti, ko mēs lietojam. Viens veids ir, kad mēs izmantojam šķīstošus sāļus, piemēram, pulverveida dažādus produktus, jeb neformulētus šķīdumus. Ko tas nozīmē? Papildus liekam virsmas aktīvās vielas klāt. Līdzkora lietus tas produkts ātrāk noskalojas. Bet tas būtiskākais, ko es gribu akcentēt, ja jūs nezināt, kas augam ir vajadzīgs, ja jūs nevarat saprast šo devu, ko jūs lietosiet, jūs ieliekat kaut kādu vidējo rekomendāciju. Mēs zinām, ka sāļi var arī apdedzināt augu, tāpat arī helāti. Mēs pēkšņi kaut kādā situācijā nonākam, kad šis barības elementu nodrošinājums ir pat toksiskā līmenī. Un ticiet man, tas citreiz ir pat tā kā kritiskāk nekā barības elementa trūkst. Un Jaras gadījumā mēs vienmēr akcentējam un runājam par suspensijas koncentrātiem, jo šis produkts ir pilnībā formulēts un šīs daļiņas ir radītas tā, lai šis produkts augu pabarotu ilgākā termiņā. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka iepriekšējā gada pieredze, kad pēkšņi uznāk sausuma periods, ticiet man, ja ārā ir ļoti karsts, sauss gaiss, arī tad jūs neejat smidzināt nekādus produktus. Bet, ja jūs esat jau iepriekš sapratuši, kas ir tas kultūra augs, ko jūs audzējat, kādas stadijas ir kritiskās, kādi barības elementi ir vajadzīgi, un lietojot, piemēram, suspensijas koncentrātu, jūs zinat, ka tajā mirklī, kad augs ieiet kaut kādā, piemēram, laikapstākļu periodā, kad trūkst mitruma vai kāds cits apstākļis ir šis limitējošais faktors, tad augs turpina saņemt barības vielas caur lapām, tādējādi nodrošinot to vismaz tajā mirklī palīdzību ar šīm barības vielām.